Ar drum and bass es iepazinos droši vien kaut kādā 2008. gadā, klausoties Pendulum. Kaut kāds tāds laiks, kad to drum and bass klausies, bet īsti vēl nezinu, ka tas ir drum and bass. Pie draugiem vienkārši dzirdēju, pēc tam mājās spēlēju datorspēles un fonā klausījos. Tā arī es ar drum and bass iepazinos. Tāds sajūta, ka DNB ir tā kā metāls starp elektroniskās mūzikas žanriem. Jā, nekas nav laikam stilīgāks par smagu, labu muzonu. Tagad ir daudz vairāk dažādības. Leon, ja tu zini, kas tev patīk, kur to atrast, tad es teiktu, ka tagad ir tāds pat varbūt peak drum and bass. Nekad nav bijis labāks, jo ir visvairāk muzona, gan kaut kāds klasiskais muzons, modernais DNB, viss kaut kas ir ļoti daudz. Tie, kas zina, tie zina. Rīgā ir ļoti daudz kruta jump-upa. Laikam otra varbūt tāda īpatnība ir, ka Rīgā trūkst meiteņu DJ, meitenes, kas nāk uz balītēm. Agrāk bija tāda sajūta, tā kā džeki nāk uz klubiem koļīt meitenes. Es teiktu, ka DNB pasākumos tas nav iespējams un varbūt kaut kas vairāk džeku virzienā. Drum and bass laikam nav tāds baigais tāds dzīves stils, jā, kaut kāds hip-hops tāds, bet noteikti tā ir kaut kāda tāda dzīves stils daļa, jo DNB ir tāda enerģiska mūzika. Ja tev fonā daudziņi patīk klausīties, tas laikam arī nozīmē, ka patīk kaut ko tajā enerģijā vairāk. Ļotākais pasākums noteikti ir Delinja 2022. gadā Rīgā, tāpēc, ka tur bija tā skaļums virs 130 decibeliem. Lielākā daļa, kas mēs tur bijām, pēc tam nākamajā rītā kliedzām viens otram virsū, jo mēs vienkārši viens otru nedzirdējām. Un tāda maza hausu aizbāžņu reklāma un citos pasākumos kaut kā tāda pieredze nebija, un tur mums bija tā kā tādas ugunskristītes. Sociālie tīkli tagad ļauj klausīties ļoti daudz ko. Pats var streamot Mixcloudā, Twitchā, un klausītāji no visas pasaules. Es teiktu, ka tā auditorija ir sasniedzama mājās pie austiņām tik daudz kā nekad. Setups šobrīd pat bare minimums kontrolieris, laptops un vispārējais ir tīri tā mūzikas kolekcija. Pa lielam var sasniegt lielas auditorijas, pavisam vienkārši bez lieliem ieguldījumiem. Tā DNB apmeklētāju statistika ir ļoti sadrumstalota. Katram patīk kaut kas cits, kāds klausās kaut ko savu, un tā kopā tā arī droši vien tādā mazā valstī arī tie klausītāji nav tik daudz. Un droši vien vienkārši sadalīt uz daudziem pasākumiem tos dažus apmeklētājus. To arī var redzēt ciparos. Vairāk jump-up DJ, vairāk jump-up klausītāji. Bet šito tēmu droši vien vislabāk zina tie, kas organizēja Chase & Status, kad bija Rīgā, kas patiesībā ir populārākais events kaut kādiem, cik tur bija 4000-5000. Tiem var paprasīt, kā uzorganizēt labu pasākumu. Tad acīm redzot atbildi ir vajadzīgs vienkārši labs headliners un tev pasākums būs labi apmeklēts. Līdzīgi, ja tagad pastāst 10 gadu atpakaļ, tas muzons bija pilnīgi citādāks. Tagad pēc 10 gadiem ticamāk kaut kas līdzīgs. Ja es pat klausītos, es pat uzreiz varbūt nesaprast, ir DNB, nav DNB. Es kaut ko tādu ticamāk sagaidu arī pēc 10 gadiem. Pat nevar būt hibrīds, vienkārši tas, ko ražo tie jaunie producenti, ir tik moderns un tik atšķirīgs, ka gandrīz vai tie, kas klausās tagad, to, kas skan, viņi teikt, tas ir klasisks, tas ir pilnīgi cits. Kaut ko apmēram tādu es sagaidu arī pēc 10 gadiem.